rast laiku. Un tad pieturēties pie savējās stratēģijas. Neiekrist panicam. Mēs esam tuvu tam. Grūtības saņemties un turpināt dalību konkursā, kad mēs redzam, ka visi iet uz leju, ka mūsu lēmumi varbūt nenes tik labu rezultātu, kā mēs gribam. Jā, mums liekas, mums baigi forši un telpa atkal mīnus un vēl lielāks mīnus. Un mēs tikai palielinām izmaksas tur uz reklāmas, mīnus lielāks. Izaicinājumi. Nu, tā kā mums laikam ir pagājušā gada pieredze, tad mēs tā jau zinājām, uz ko gatavoties. Varbūt mēs varētu tā kā runāt par to, ka pagājušā gada bija izaicinājumi. Un es nezinu, ja ar izaicinājumiem jāsaprot. Katra lēmuma izaicinājums ir precīzi noprognozēt, cik būs pasūtījumi. Nu, jā, piekrīt Jānim. Jā, ja mēs to varam nodefinēt par izaicinājumu, tad tiešām mēs gribam nekļūdīties un paši esam priecīgi par to, ja ir izdevies veiksmīgi vadīt uzņēmumu, kā uzņēmumu, nevis obligāti, tur būt labākiem vai augstāku akciju cenu sasniegt tieši par uzņēmumu funkcijām. Lielākais izaicinājums būtībā vienmēr ir sabalansēt mārketingu ar ražošanas apjomiem. Jā, varētu teikt. Tas ir lielākais jautājums. Un ko tad darīs konkurenti, un kā reaģēs tirgus, un cik tad ražos, un cik ļoti mārketings iespēja noiet apjoms.